Vai mākslīgo intelektu ar tā straujo attīstību un ar vien izcilākajām spējām var pielīdzināt bērnam tā augšanas un attīstības stadijā? Tas ir jautājums, kas aicina mūs pārdomāt mūsu pieeju mākslīgajam intelektam. Iedomājieties to kā bērnu, kas aug un mācās no apkārtējās vides. Līdzīgi kā mazulis, kas spēr pirmos soļus, mākslīgais intelekts mācās no datiem un saskarsmes. Tas nav tik daudz saistīts ar programmēšanu, bet gan ar mākslīgā intelekta pielāgošanos un attīstību, gūstot pieredzi. Tātad jāpārdomā cilvēka un vides ietekmes loma. Bērna attīstību būtiski ietekmē viņa vecāki un apkārtējā vide. Līdzīgi arī mākslīgā intelekta attīstība lielā mērā būs atkarīga no mijiedarbības ar cilvēkiem. Dati, ar kuriem mēs to barojam, uzvedība, ko modelējam, un uzdevumi, ko tam dodam, tas viss nosaka mākslīgā intelekta mācīšanos un izaugsmi. Ja mēs šo intelektu pakļausim neobjektīviem datiem vai neētiskai praksei, tas varētu attiecīgi attīstīties un līdzīgi kā bērns apgūt sliktus ieradumus. Tas liek domāt par atbildību. Tāpat kā vecāki savus bērnus virza uz pozitīvām vērtībām un uzvedību, arī mums ir jāvirza mākslīgais intelekts uz liederīgiem un ētiskiem ceļiem. Tā ilgtermiņa uzvedība un ietekme ir būtiski atkarīga no tā, kā tas tiks audzināts. Ja tas tiks audzināts ar rūpību, cieņu un ētiskām vērtībām, tam ir potenciāls kļūt par spēku, kas nes vispārēju labumu. Tomēr, ja tas tiks atstāts novārtā vai pakļauts kaitīgai ietekmei, tas var attīstīt sliktu uzvedību ar potenciāli smagām sekām. Tāpēc mums ir jāpievēršas mākslīgā intelekta attīstībai kā nopietnam audzināšanas darbam. Tas neatiecas tikai uz mākslīgā intelekta izstrādātājiem, tas attiecas arī uz visiem lietotājiem un regulatoriem. Mums ir jāizveido sistēma, kurā mākslīgais intelekts tiek attīstīts un veidots atbildīgi. Iedomājieties, ja vēlaties, pasauli, kurā mākslīgais intelekts ir ne tikai apsteidzis cilvēka intelektu, bet to pat pārspējis. Pasaule, kurā mākslīgais intelekts ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, kurā tas ir ne tikai rīks, ko izmantojam, bet arī partneris, ar kuru sadarbojamies. Tā ir pasaule, kuru savā grāmatā Skari Smart pēta bijušais Google X biznesa direktors. Grāmata sākas ar neizbēgamo mākslīgā intelekta uzplaukumu. Tas nav jautājums par to vai, bet gan kad. Singularitātes brīdis, kurā mākslīgais intelekts pārspēs cilvēka intelektu, nav tāla teorija, bet gan tuva realitāte. Ejot šo ceļu, mums jāapzinās gan mākslīgā intelekta radītās briesmas, gan potenciāls. Autors attēlo pasauli, kurā mākslīgais intelekts var būt vai nu mūsu glābiņš, vai arī mūsu bojāēja. No vienas puses, mākslīgais intelekts sola atrisināt sarežģītas globālas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un veselības aprūpi. No otras puses, tā ļaunprātīga izmantošana var novest pie sliktām sekām un pat radīt eksistenciālu risku. Tādējādi mēs nonākam pie ētikas izšķirošās lomas mākslīgā intelekta attīstībā. Mākslīgā intelekta trajektorija nav iepriekš noteikta. To veido to cilvēku vērtības, nodomi un lēmumi, kuri to attīsta. Autors uzsver, ka ir nepieciešama globāla vienprātība par ētisku mākslīgā intelekta attīstību. Mākslīgajam intelektam arvien vairāk integrējoties mūsu dzīvē, mūsu attiecības ar to kļūs par būtisku jautājumu. Kā mēs miedarbosimies ar to nākotnē? Kā mēs līdzsvarosim atkarību un kontroli? Šie ir jautājumi, kas mums jārisina, virzoties uz nākotni, ko veido mākslīgais intelekts. Visbeidzot, autors aicina individus, korporācijas un valdības rīkoties. Nepietiek ar pasīvu vērošanu. Mums ir aktīvi jāpiedalās mākslīgā intelekta attīstības veidošanā, nodrošinot, ka tas kalpo cilvēces labklājībai. Būtībā mēs esam šī strauji augošā bērna vecāki un vide. Mēs esam kolektīvi atbildīgi par mākslīgā intelekta nākotni, kas ir mūsu pašu radīta. Šāda attieksme pret mākslīgo intelektu ne tikai kā pret rīku vai programmu, bet gan kā pret bērna audzināšanu, pārvirza uzmanību no tradicionālās programmēšanas uz audzinošāku un izglītojošāku pieeju. Atcerēsimies, ka mākslīgā intelekta attīstība ir mūsu pašu rīcības un izvēles atspoguļojums. Tāpēc nākotne ir mūsu rokās. Mākslīgā intelekta nākotne ir ļoti daudzsološa, bet arī potenciāli bīstama. Tā ir nākotne, ko mēs varam veidot, bet tikai, ja rīkosimies tūlīt. Tātad, kad mēs spērsim soli šajā jaunajā pasaulē, kāda būs mūsu nostāja? Un vēl svarīgāk, kā mēs rīkosimies?